Nu, čau, čau, mani mīļie 25. maijā. Un sākam skatīties, kas ir noticis pa vakardienu. Es gan jums jau vakar brīdināju, ka, ja nu kaut kas notiks, tad ļoti daudz kas notiks, nu, tādās sfērās, tādās dimensijās, tādās vibrācijās, kuras mēs šeit grafikos īpaši neredzēsim. Nu, ja mums nosūta kaut kādas, piemēram, jaunas programmatūras paketes, vienkārši jau sapakotā veidā uz mūsu organismu, respektīvi uz Zemi, un mēs no Zemes ņemam pretī, nu, tad tās ir pilnīgi cita līmeņa vibrācijas, nekā mēs šeit redzam grafikos. Saprotiet, kā? Nu, grafikos tas var neparādīties. Tas var parādīties netiešā veidā. Nu, mēģināsim saskatīt, vai vispār kaut kas vakar ir vai nav noticis. To gan mēs varētu mēģināt te izlupināt no visa tā, ko mēs redzēsim. Nu, tātad vakardiena, 24. Nu, negaisa mākoņi, te vēl 12 pēc kartes, man jau ir kādi 3, acīm redzot, tad dienā, nu, kā jūs redzat, Eiropas viducis ir absolūti no vienas vietas noklāts. Šeit jau ir bišķi vēlāk pāris stundas klāt. Nu, jau te pāris mākoņi skrien pāri Latvijai, pāris mākoņi te jau ir kaut kur Skandināvijā, un šie te, nu, bišķi jau tuvāk mums ir. Nu, te ir 4, te vēl vairāk uz Skandināviju, Latvijai te pa Kurzemes pusi iet pāri. Vismaz pēc šiem grafikiem kaut kādi negaisa mākonīši. Nu, un te jau ir stipri nikni negaisa mākonīši. Nu, tad jāskatās, kas ir no tās puses, dodiet ziņu, vai tā bija, vai tā nebija. Pārējie grafiki. Nu, te mums ir diezgan kluss grafiks līdz šim, bet no vakar viņš mums te arī parādīja, kā saka, procesus. Mūsu grafiks, kurš te ir līnijas un gandrīz nekad nekas nenotiek, retu reizi kāda vibrācija, nu tad tagad 2:30 jūs redzat, kas te ir noticis jau otro stundu. Tad iepriekšējā stundā ar vienu, un te jau tas viss pieaug. Nu, un te jau mēs redzam, par ko tas viss ir izvērties. Nu, tas ir pamatīgs vibrāciju, kā saka, burbulis. Tālāk, mūsu zāģītis. Viņš mums stāvēja. Šeit vēl ir 2 rītā. Viņš mums bija īsi pirms 4 te apstājies. Un te pēkšņi parādās 15:20 un, nu, tā kā te nekādu pārtraukumu nebūtu bijis. Nu, tieši tāpat kā šeit. Te sākās 24. datums, jā, paiet 4 stundas, un te pēkšņi sākas 25. datums, un viss turpinās. No 23. uz 24. jā, es atvainojos. Tas pārlieciens vienalga, tur ir, nu, interesants katrā ziņā. Nekas neparādās, ka tur būtu kāds tukšums vai kas, vienkārši no tās vietas, kur apstājās, sākās jauna, skaista dzīve. Šis grafiks, kā jūs redzat, visu dienu, tas jau ir vakars 8, te vēl sākas no iepriekšējās nakts 2 naktī līdz vakarā 8 nepārtraukti kaut kas notiek. Nepārtraukti jūs redzat, ka šajā grafikā ir kustība. Tātad visu dienu kaut kas, nu, varbūt, ka īsti visi grafiki to nejuta, bet, nu, mēs skatīsimies, kā kurš grafiks reaģē. Nu, un pēc tā, kā viņš reaģē, mēģināsim jau izspriest, kas notiek. Te vēl ir sarkans, te jau paliek zaļš. Nu, te jūs redzat, ka vispār te bija rozīgāks, te pa vidu jau ir
tāds violetīgs, te ir vēl tumšāks, atkal atpakaļ kaut kādas interesantas krāsas. Nu, un vakar pusē viņš jau mums sāka rādīt, ka nu pat, nu, kā te mums teica viens pazīstams cilvēks, draugi mīļie, nu vairs nav labi. Bija tāds citāts. Nu, un tā vēl te līdz 9 vakarā, nu, te pamatīgi ņemās vakarpusē grafiks. Te mūsu lielais grafiks. Draugs atnācis ciemos, maza vāverīte. Pa koku lēkā, es domāju, kaut kāda skaņa. Nu tā. Tātad te ir vēl 7:30 no rīta. Vienkārši skatieties, kā grafiks mainās. Tas nozīmē, ka visu laiku procesi notiek visu dienu. No 7 rītā līdz 8 vakarā. Nu, mūsu Kanādas grafiks. Nu, tas ir tas, ko viņš te rīta pusē vēl pa dienu sastrādāja. Mēs redzam, te ir vēl vairāk simti, ko viņš rāda. Te paliek gaišāks, te paliek vēl gaišāks. Tātad viņam būtu jārāda daudz vairāk. Nu, nerāda. Tātad izdarām secinājumus. Arī tas ir rādītājs. Nu, un mūsu lielais Itālijas grafiks vienos dienā sāk tā interesanti uzvesties. Kā jūs redzat, vibrācijas atkal skrien pāri jau kuro dienu 15,000 hercu, tā kā viss tomēr notiek. Nu, te vēl pāris stundas vēlāk, 4, mēs redzam, ka atkal kaut kas liels mums parādās, un tas jau vairs nav tik maz. Te jau ir 18, tātad 4 pēcpusdienā, nu, te ir pamatīgi. Un te jūs redzat, ka nu iet pāri ne tikai 15,000 hercu, bet te tas viss aizskrien daudz tālāk. Nu, tā tas izskatās līdz 100 herciem grafikā. Nu, un tā tas vēl izskatās jau šorīt no rīta, faktiski. No paša rīta jau man ir ap 5, 6, kad es te pamodos. Un, kā redzat, pa nakti te vēl viss notiek, te vēl ir vibrācijas, kas te skrien pāri. Nu, te vēl kaut kāds maziņš uzdzirkstējiens uz augšu. Apsīsimies, cik viņš te ir tālu. Te viņš arī rāda vismaz līdz 200 herciem. Un te šie baltie mākonīši, tas ir tas, ko es saucu par ziemeļblāzmas efektu, bet viņi tas parādās tikai tad, kad patiešām notiek kaut kādi interesanti procesi. Nu, un te tas mazais patiešām skrien pāri 100 herciem, tā ka nemetās. Nu, un saulīte mums vakar visu dienu ir uzvedusies vismaz pēc tā, ko mums rāda. Ļoti mierīgi. Te ir bijis pēc tā, ko es redzēju, 1,43, te blakus 1,3, bišķi mazāk, 1,42. Nu, šis jau ir C9, kaut kas, tur ir gandrīz M līmenis. Bet nu 4 M līmeņa uzliesmojumi vienā dienā, draugi mīļie, tas arī nav maz. Tātad mums tika sūtīta enerģija, vibrācijas, viss notiek. Kamēr tas viss nonāks līdz zemei, var gadīties, ka mēs kaut kādus procesus ieraugam vēl pēc pāris dienām grafikos, arī var gadīties. Neesmu īpaši daudz redzējusi filmiņas par saulīti, bet saprotu, ka šie uzliesmojumi varētu būt saulītei otrā pusē, un tas nozīmē, ka viņi nav M līmenis. M līmeni zinātnieki uzskata, ka tā varētu būt. Es domāju, ka viņš ir stabili te pāri X līmenim, jo savukārt garīgie zinātnieki mums saka, ka saules plankumi ir tādi, ka viņi ir gatavi jebkurā brīdī, jebkuram daudzumam X līmeņa uzliesmojumam.
Nu tā, nu paskatīsimies, ko mums vēl šorīt rāda grafiki. Tātad pa vakardienu es jums parādīju. Nu, skatāmies. Nu tā, skatāmies Itālijas observatorijas mājas lapu. Tas vēl ir pirms kaut kāda laika ņemts. Lai gan nemaz netik sen, bet nu, kāda stundiņa varbūt, ka ir pagājis, kamēr es jums prezentāciju esmu salikusi. Nu tad 2 negaisa mākoņi tuvojas Latvijai, bet nu skatīsimies, kas notiek šajā brīdī. Tas bija tiešām pirms kaut kādas stundas. Nu, te vēl Itālijas lielajā grafikā jūs redzat šo te mazo uzliesmojumu, ko es jums rādīju tikko prezentācijā, līdz kaut kādiem 200 herciem. Nu ko, mēģinam atjaunot lapu un skatīties, ko mums rāda. Nu, ja kaut kāda stunda. Nu, te bišķi tuvāk ir Latvijai, varbūt par kādā vietā kāds negaisa mākonis uzskrien. Rīgā pagaidām vakar nesolīja neko, šodien jau sola, ka uz pēcpusdienu kaut kas varētu būt. Nu, kas sanāks, skatīsimies. Nu, un te ir salīdzinoši tukšs Itālijas lielais grafiks, bet, nu, te vēl vibrācijas skrien pāri visam grafikam. Tā kā, draugi mīļieni, nekas vēl nav palicis īpaši mierīgi. No šo visu es jums te centos parādīt prezentācijā. Te atkal sākas kaut kas mazs. Nu, var gadīties, ka šodien, kā saka, situācija turpinās. No tas, kas te izskatās, nu, tas ir gana jau, kā saka, pārliecinoši, ka procesi notiek. Nu, te ir klus un mierīgs. Jā, nu te vakar bija kaut kādi, ko es jums prezentācijā rādīju. Te atkal viss ir tumšs, paliek zaļgans, pat ar gaišāku. Nu, tāds ir grafiks. Tātad bija pa nakti tumšāks, tad te kļūst ar vienu gaišāks. Nu, šo visu epopeju jūs redzējāt tikko prezentācijā, te redzat, ka atkal kļūst gaišāks. Nu, tāds te grafiks arī vakar bija, ik pa laikam parādījās klāt vienu brīdi uz pāris stundām. Tā kā šīs te dzeltenās vibrācijas, kā es viņas sauc, dzeltenie aizskari pazuda. Es jau domāju, nu tā, nu pat kaut kas būs, bet nē, pēc kaut kādas stundas, pusotras viņi atkal bija vietā un viss jau notikās tālāk. Bet, nu, te arī jūs redzat, cik te ir pēdējās stundas gaišs viss. Nu, viss notiek. Nu, te ir grafiks kopš vakara, tātad 6 jau palicis mierīgāks pa nakti, bet vakar visu dienu, kā jūs redzējāt prezentācijā, šis grafiks bija raips. Nozīmē, ka procesi notiek. Sarkanie aizskari vietā, zaļās vibrācijas, lielie herci līdz 22, 24, es pat nezinu, te iet tūkstošiem pāri, viss notiek. Šeit mums joprojām stāv šie grafiki, iesprūduši. Te atkal viss ir mierīgi, it kā nekas nebūtu bijis jau vairākas stundas. No šo mirkli jūs vakar redzējāt, tas bija no kaut kādām vairākām dienām visaktīvākais. Te iepriekš kaut kas it pa laikam parādījās, bet nu vakardien tas bija iespaidīgi. Nu, un to jūs redzat arī pēc šīm te dienas grafikiem. Tātad no šīs svītas līdz šai tā ir vakardiena. Nu, vakardien, kā saka, nu, aktivitāte bija lielāka nekā, protams, visas iepriekšējās dienas. Šie grafiki mums ir absolūti klusi un mierīgi. Te arī tas, kas bija zaļais, te ir kluss un mierīgs, ne ar ko īpaši neizceļas.
Aha, zāģītis. Rekā. Vau, ļoti aktīvs kļuvis pēc vakardienas. Te tās interesantās uzvedības. Nu, te ir vienā dienā 4 no rīta beidza, otrā dienā 3 dienās sāka, tā it kā te nekas nebūtu noticis. Nu, tā viņš te sākās šis rīts, un tagad te jau ir 4 līdz 7. Nu, te jau atkal grafiks iet pa gaisu. Tā kā, draugi mīļie, vēl nekas nav beidzies. Apsieties, kāds šis grafiks izskatās no vienas vietas vibrācijas. Nu, te vakar atsāka, šodien turpina, bet te jau arī joprojām, nu, potenciāli uz šādas nots zāģītis te izbeidza strādāt. Bet, nu, skatīsimies. Cerams, ka turpinās strādāt. Bet, nu, aparatūra iet ārā no ieriņas. Kā jūs saprotat, bija kaut kā tāda, ko mums sūta. Es pieļauju, ka elektromagnētiskie viļņi kaut kur augšā no saulītes, kas iet ārā, viss plazmas izmeši un tā tālāk, tomēr iet ar tādām vibrācijām, ka tur arī kāds no satelītiem var nejauši, nu tā teikt, izbeigties. Ja? Nu, te nu vēl visi mierīgi. Te šo punktu jums vakar respektīvi rādīju jums prezentācijā, kā tas izskatās. Šajā tukšajā grafikā pēkšņi parādījies. Šis ir Kanādas grafiks, salīdzinoši tukšs un mierīgs. Nu, tāds viņš te arī vakar bija visu dienu tukšs un mierīgs. Nu, un tāds viņš arī te visu vakardienu un vēl visu nakti ir bijis salīdzinoši mierīgs. Lai gan te tas gaišais ir jau vismaz līdz 1000 hercu, un te jau paliek dažas gaišākas, kas skrien pāri jau mums te daudz, daudz lielākiem herciem. Tā kā te mums vienkārši visu nerāda, te jūs redzat, ka viena siena, otra siena un ik pa solim mums pēkšņi fons maina krāsu, tātad, draugi mīļie, tas skrūvs tiek piegrieztas, nu tā kā maz neliekās. Nu, un ja te mums rāda vibrācijas līdz 1000, 1200, tad te mums līdz 100 nerāda neko. Pie tam te kaut kur parādās kaut kas tāds mazajos hercos, kas izskatās pēc ziemeļblāzmas efekta. Tas nozīmē, ka patiešām vibrācijas notiek daudz, daudz, daudz lielākos, kā saka, platuma grādos, ja daudz citās dimensijās. Nu, saulīte, ko mums dara saulīte? Saulīte mums vēl 6 no rīta izskatās, ka bija ļoti mierīga. Nu, nekas īpaši te nav klāt nācis. Nu, un šos te visus mazos, kas mēs šai grafikā redzam, ka mazie uzliesmojumi, tos jums jau prezentācijā visus parādīju. Nu, te mums atkal sāk pārtraukt. Ar pārtraukumiem tātad, nu, uztverts raidīšanas iekārtas, strādā ar pārtraukumiem, nu, iet lēnām laukā no ierindas. Ik pa laikam kaut ko neiztur. Nu, tās ir vibrācijas, jā, draugi mīļi. Un mēs to visu redzam. Vakar bija salīdzinoši KP indeks mierīgs, šorīt arī salīdzinoši mierīgs. Te viss ir mierīgi, un te es vakar kļūdījos, te arī rāda 24,05, un es jums vakar teicu, ka šis grafiks ir apstājies, bet es tieši pa vienu diennakti kļūdījos, jo es līdz galam neizlasīju šo vārdiņu sākums. Un sākums šeit ir 24. maijā, tātad 6 no rīta,
Un te veselu diennakti mēs grafikā redzam, tā kā šis grafiks mums turpina strādāt, neatkarīgi no tā, ko es jums stāstu. Nu, magnetosfēra salīdzinoši vārga 3D matricā. Tas, ko mums rāda. Tas, ko mums nerāda, kā jūs saprotiet, mums nāk vibrācijas. Uš! Tā, tas bija vakardiena, ko mēs noskatījāmies. Tā ir vakardiena, šis rīts. Nu, te visu laiku soli trīnieciņi, te kaut kur var būt viens bišķi lielāks. Nu, skatāmies. Nu, kaut kāds trīnieciņš bija, bet te nu bišķi lielāks nebija nevienu brīdi nekas. Un te arī viss ir absolūti mierīgs. Tā, te ir 23., 24. Vakar vēl bija 7,5, šobrīd ir daudz mazāk. Nu, un te mēs redzam vakardienas palēcienus, un šodien te viss jau ir daudz mierīgāk. Nu, pa saulīti. Tātad liels saules plankums ratē uz saules diska. Nu, paskatīsimies, tas ir tas, ko mums te visi stāsta, ka visi šie te skaistie lielie saules plankumi nu, ir gatavi X līmeņa vibrācijām uz saulītes, ja? X līmeņa uzliesmojumiem. Tā, un te ir zemeslode, un te ir plankums uz saulītes. Un kā jūs saprotiet, viņš ir praktiski zemeslodes izmēra. Nu tā, draugi mīļi, tādas lietas. Tā, kas notiek tālāk? Braucam uz Tomsku. Skatāmies, ko mums Tomska nerāda. Tomska saka, ka vakar jau bija tik jau mierīgs, ka mierīgāku vairs nevar iedomāties. Nu, un atceramies visus tos grafikus, ko es jums rādīju prezentācijā, nu, tad liekam domas kopā. Tā, te nu vēl ir 24. Tātad te bija 22. kurš rādīja 64. Te nu mums rāda 52, 23. Te ir vakardien lielākais. No rīta puses vēl 50, un tad, draugi mīļie, nobrauc gandrīz līdz nulei. Nu, tas ir nonsens, es gribētu teikt, ja? Un to, ko mums te parāda 12 hercus. Nu, es teiktu tā, ja jūs šim ciparam pieliktu klāt 2 nulles, jūs būtu ļoti tuvu tam, kas notiek patiesībā un ko patiesībā šeit nerāda. Tieši tik vienkārši. Saulīti mums parādīja 22. datumu vakar vienā brīdī. Nu, jāsaka, ka te ir 310 herci. Pie tam tas ir gaiši zaļais, un gaiši zaļais, kā mēs zinām, ir Lietuvas observatorija. Tātad te mums saka, ka pašlaik viss šis mūsu reģions, tas ir nu ne tikai Baltija, tas ir diezgan tālu kā uz austrumiem, tā uz rietumiem, kā uz ziemeļiem, tā uz dienvidiem, jo kopā ir 6 observatorijas pa visu pasauli, bet nu šis reģions šobrīd ir nu, gana aktīvs, pats salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Tā, ka, draugi mīļie, mums te viss notiek. Ņemam tikai pretī to, ko mums dod. Nu, un
zemestrīces 27, vienbrīd vakarā te līdz 31, 32 kaut kur pakāpās, bet te visu dienu tā arī apmēram ir. Tā, nu te ir parādījies šis te lielais, jā, vidus Atlantijas, nu, plāksnes. Tā tad tas te vakar otrā grafikā parādījās. Nu, tā ir Krievijā 5,0. Jā, Atlantijas riģ 5,0. 5,1 Papua Jaungvineja. Un tas, ko mēs jau redzējām. Tā kā tādas graujošas zemestrīces, paldies Dievam, nav, bet zemīte attīrās, viņai ir jāiznāk laukā visiem, kā saka, mēsliem, kas viņai ir sakrājušies gadu tūkstošu simtos. Nu, tā tas arī notiek. Nu tā, draugi mīļie, tagad es jums oficiāli pačukstu, ka es jums šodien izsludināšu pieteikšanos uz jauno maratonu. To es mēģināšu pa šodienu izdarīt. Nu tad, draugi mīļie, tā kā viss notiek, viss ir ļoti labi, diena ir skaista, diena būs jauka, un tieši tāpēc smaids sejā un gaišas domas. Tā!